Vieta, protams, šeit ir fantastiska. Es gribētu pat teikt, ka unikāla. Un, kā jūs redzat, ir arī sprīdīšu viesunams un ļoti autentiskos apstākļos. Mēs tagad būsim mazdrusīt nepieklājīgi un ieskatīsimies. Jā, nu un tā, es domāju, ka visiem ir skaidrs, kur mēs esam nokļuvuši. Mēs esam te ir sprīdīts un tagad pajautāsim pašam galvenajam cilvēkam. Kādi tad pārbaudījumi šeit sagaida ceļotājs? Tā, jums ir jāzina, kad ir Annai Brigaderei jubileja nākošā gadā. Cik gadu paliek? Cik Balteikla... Uzreiz pajautāsim. Tā, cik gadu paliek? Būs 151. oktobris. Pareizi, jā. Tā, uzreiz atzīmīt, jā. Atzīmīt ir. Tas ir šajā pusītē. Tad ir jums jāieziet uz Dendrāriju, jā. Dendrārijā ir Balteigls. Tur un jāuzzina, kādu viņiem nosaukumu, jā, tur ir divas. Bet nedrīkst ne zariņu. Nedrīkst nekādu zariņu laust. Tās tikai jāatrod ir, jā. Nu, un jāskatās avotiņš, jānodzerās ūdens, jā. Un pēc tam ir, ka jūs būsiet nodzerušies, paskatīties, kur ietek avotiņš, kādā upē tas ir, jā. Un varbūt ar ko avotiņš ir īpašs? Nu, īpaši ir tas, ka pat rakstniece viņi ir atradusi, iztīrījusi un pati vienmēr dzerus no šī avotiņa katru rītu ūdeni. Un jūs arī aiziet uz to avotiņu? Noteikti. Tāpēc es domāju, jūs tik labi izskatāties, ka tikai tāds avotiņš to dod, vai ne? Kas vēl ir šai vietā tāds īpašs, nu tāds pats galvenais, kāpēc ceļotājiem vajadzētu pilnīgi noteikti šeit atbraukt? Man liekas, ka tā vispārējā aura, ko Brigadere šajā māja ir atstājusi, viņi nodzīvoja šeit 11 vasaras, un viņš šo māju arī izkopa un tādu padarīja, kādu viņi ir. Un viss tās lietas, ko jūs redzat tajā muzejā, tās ir saglabājušās no viņas laikiem. Tur nav nekādas, atjaunotas vai liekas mantas. Viņa pat tā ir savu muzeju iekārtojusi. Un, šeit vispār piemīt šai mājai tāda liela, tāda viņas, aura. Un tad mēs aiziesim, apskatīsimies. Tā, es, protams, izmantošu šo iespēju, mēģināšu apsēsties, paskatīšos, kāds šeit skats ir pa logu, un man jums jāsaka, kad noteikti arī auras sastāvdaļa ir smarža, un šai mājā ir kāda tiešām īpaša smarža un īpašs noskaņojums, un man liekas arī viss tas, kas ir aiz loga, un tas, kas ir uz rakstām galda, rada, es domāju, ka vienreizēju sajūtu pār šo īpašo vietu. Tā, mēs esam atnākuši pie avotiņa, un tagad tiek iesmelts arī avotu ūdentiņš, jo tāds bija nosacījums, ir jāpadzerās, iesmelam lūdzu krūzītē arī. Tā, tūdaļ mēs degustēsim. Kā viņš garšo. Tad, pagaid, priekā. Pēc kā garšo? Pēc ūdens. Forši, vienalga forši, ar bez zāles ir forši. Labs, augsts izmats, skaists. Forši. Ko mēs darīsim tālāk? Es nezinu, tagad mums ir jāizdomā tā stratēģija, kur tos punktus savāksim. Mēs tātad iesim pie mašīnas, sāksim pētīt, jo līdz 7 tas nav iespējams izbraukt. Ir jāņem mazais kalkulators un jāsāk... Jā, jo te jau tā, ja mēs ar lidošanu lidojam. Bet tas nav iespējams. Kā ir? Labs. Tas nekas. Klausies, bet te tā uzdevumā, kas te bija rakstīts, jā? Tur bija rakstīts, ka jāuzzina nosaukums. Jā. Kā tev šķiet? Pēc garšas jāpasaka. Uz krūzītes nav rakstīts? Souvenir of Scotland. Tā, labi. Bet kā varētu saukties, ko? Sprīdīši? Es nezinu.
atradu vēl vienu unikālu lietu visā šajā apkārtnē. Un es atceros, bija tāda ļoti skaistā dziesma par vēcpiebalgu, par ūdensrozēm. Un ūdensrozes, manuprāt, ir tāda zīme ļoti tīrai ekoloģiskai situācijai. Un, protams, ko mēs redzam šeit? Arī, protams, ka šeit mēs redzam ūdensrozes, bet, manuprāt, ļoti īpašu šķirni. Nu, šajā brīdī iestājās tāds pilnīgs jau, man liekas, saules dūriens. Tāpēc, ka mēs šodien piedalāmies Kurzemes rallijā, bet mēs esam, kā jūs redzat, nonākuši vietā, kur skaidri un gaiši ir uzrakstīts Zemgale. Un, ja jūs paskatīties, tie, kas nezin, tad Zemgale ir arī tepat Jēkabpils un Viesīte, un kas tik mums te aizkrauta pļaviņas. Ja? Bet tad, kāpēc mēs esam pie kartes? Tāpēc, ka mums ir jāizvēlās nākošais pārvietošanās punkts. Un tā tad mēs esam, kur mēs esam? Mēs esam kaut kur šeit, kaut kur aucē. Tā, kur mēs esam? Vai kāds man var palīdzēt kartē parādīt, kur mēs esam? Parādīs, lūdzu, kur mēs esam. Tā, lūdzu, tad es jautāju tagad jau speciālistam. Kurā vietā mēs atrodamies? Uz doto momentu mēs atrodamies Dobeles rajona Tervetē. Vai tu lūdzu var parādīt kartē ar pirkstu? Šitā Jelgava, Dobele redz, kur ir Bēne. Tā, izrādās es vienīgais neesmu tāds pats. Tervete. Te ir vienkārši Zemgale. Kā tāda, te nav Latvijas karta, bet te ir Zemgales novads viss, ja? Viens Zemgales novads, ja? Nu, un tāpēc arī te nav tik vienkārši. Te ir plašāka mēroga karta, tāpēc arī ir tā nedaudz Tātad mēs šobrīd esam Tervetē. Bet te, ja es gribētu braukt uz Talsiem, cik kilometrus man ir jābrauc šeit? Talsiem? Es vēl kaut kādi 75-80. 75-80. Jā, es vakar braucu uz turieni. Tu vakar brauc uz turieni, jā? Ja? Un saka, lūdzu, tā, pa kuru ceļu mums tagad ir jābrauc? Vistuvākais ir braukt, patiesībā jau vēl tālāk iznāk. Tu atkal gribi mūsu krūmos ievest? Nē, tas ir Tukums, nu līdz Talsiem, jā, nu jā, tālāk gan iznāks. Jebkurā gadījumā jābrauc caur Dobeli uz Tukumu, un kad izbrauc uz Tukumu, tad pa Ventspils šosei uz Talsiem. Uz Talsiem? Ok, nu tad mēģinam pievarēt šo tālu. Nu, nav nemaz tik tuvu. Nav tuvu? Nav tuvu, jā. Nu labi, uz priekšu!